Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Madlēna Drozdova. Esmu vecākā nodokļu konsultante Zvērinātu advokātu biroja Eleksu Kļaviņš. Sveicināti, Madlēna, sveicināti skatītāji. Labdien! Mēs šodien runāsim par tādu ļoti, manuprāt, interesantu, varbūt mazliet specifisku, bet tomēr diezgan izplatītu pēdējā laikā tēmu, kā dzīvokļu izīrēšana un ienākumu gūšana no šīs īres. Un tādā smalkā vārdā dažkārt sauc par rantjē biznesu. Tātad runāsim šodien par rantjē biznesu. Un te ir it kā šķiet, kas tur īpaši nopērts dzīvokli vai pat vairākus dzīvokļus izremontē un izīrē, vai ne? Kas tur nekas tāds sarežģīts, bet tomēr šajā nozarē, tāpat kā visās citās uzņēmējdarbības nozarēs, faktiski tā ir uzņēmējdarbība, vai ne? Ja mēs runājam par daudziem īpašumiem. Ir savi riski un arī savi noteikumi, un tos būtu vērts apzināties pirms šo lietu sāk darīt. Un pilnīgi noteikti viena no jomām, ko varbūt rantjē biznesmeņi topošie, par kur iedomājās varbūt ne uzreiz, ir nodokļi. Bet šeit ir savas nodokļu prasības un savi izaicinājumi arī, un par tiem šodien tos visus mums palīdzēs Madlēna saprast un apjēgt. Es saprotu, ka vispār pēdējā laikā nekustamais īpašums kā investīcija ir tāds diezgan stabils ieguldījuma veids līdzās akcijām, citiem ieguldījuma veidiem, jo tas droši vien tāpēc, ka tas diezgan vienkārši un stabils tas ienākums, vai ne? Jā, tas diezgan populāri. Vairāki cilvēki ņem arī hipotekāra kredītu, lai nopirktu dzīvokļu un pēc tam nodot izērēšanā. Ar to arī samaksāt savu hipotekāru kredītu. Un tad gan ieguvums, gan jauns nekustamais īpašums. Nu jā, un vēl ir ieguvums, ka taču īpašuma cenas aug visu laiku. Tas tavs ieguldījums kļūst vērtīgāks. Bet, kad mēs runājam par dzīvokļu vai citu īpašumu izīrēšanu, mēs dažkārt dzirdam vārdu īre, un citreiz mēs dzirdam vārdu noma. Vai tur ir kaut kāda atšķirība? Jā. Te ir divas dažādas definīcijas. Īre, tas viss, kas saistīts ar dzīvojamo telpas nodošanu, lietošanu par atlīdzību. Noma, tas ir vairāk saistīts ar saimniecisko darbību. Tas varētu būt biroji, kas tiek nodoti uz nomu, vai, pieņemsim, tie paši dzīvokļi, bet tur ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Un uzreiz tā koncepcija mainās. Bet vispār, kurā brīdī ir jāreģistrē saimnieciskā darbība? Jo, labi, es saprotu, ja man ir viens dzīvoklis, kurā es varbūt pats dzīvoju, un pavasarī es kaut kur esmu prom un uz 2 mēnešiem izīrēju reizi gadā, tā varbūt nav saimnieciskā darbība, es nezinu. Bet tu precizēsi. Bet ja es esmu ieguldījis 3 dzīvokļos un nepārtraukti dzīvo īrnieki, tad skaidrs, ka es gūstu ienākumu, un tā ir faktiski saimnieciskā darbība. Kā ir likuma izpratnē? Diemžēl abos gadījumos tā būs saimnieciska darbība, jo tā ir regulāra darbība, kas tiek veikta ar mērķi gūt atlīdzību. Gan pirmajā gadījumā 1 mēnesis tiek saņemta atlīdzība, gan, 3 dzīvokļi, 1, 2, 3 reizes gadā, bet arī ar galveno mērķi gūt atlīdzību. Tāpēc abos gadījumos ir vērts aizdomāties reģistrēt saimniecisko darbību. Labi, kādā veidā, vai tur ir kaut kāda atšķirība, ja tas ir tiešām dažas reizes gadā es izīrēju to dzīvokli vienu un ir tāda masveidīga pieeja šim jau kā biznesa projektam tiešām, vai tur ir kaut kāda atšķirība, kā jāreģistrē saimnieciskā darbība un kad jāreģistrē? Jā, fiziskā persona var reģistrēt saimniecisko darbību 3 dažādos veidos. Pirmais ir vispārīgais režīms, kad fiziskā persona reģistrē savu saimniecisko darbību valsts ieņēmumu dienestā, kārto grāmatvedību un maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli no savas peļņas 25,5%. Plus jāmaksā sociālas iemaksas. Kas nozīmē peļņa? Jā, tā ir tā starpība starp ieņēmumiem, atņemot visus izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību. Kas tas varētu būt? Pieņemsim, ja mēs runājam par dzīvokli, kas paņemts hipotekāra kredīta, tas varētu būt bankas procenti.
plus apdrošināšana, vai kaut kādi veikti remonti darbi tajā dzīvoklī, vai nopirktas mēbeles. Viss tas varētu skaitīties kā izdevumi, kas saistīti ar to saimniecisko darbību. Tas nozīmē, ka fiziskā persona sarēķina visas savus ieņēmumus, atskaitot izdevumos, un tas starpībā no sākuma tiek aprēķināts sociāls iemaksas, un atņemot tos, tiek aprēķināta iedzīvotāju ienākumu bāze un reizinot 25,5%. Diezgan sarežģīts process. Bet es atvainojos, šī procesā sanāk, ka nepārtraukti tad ir jāsako līdz tam, ko es varu vēl ieskaitīt tajā neapliekamajā bāzē, vai ne? Tajā neapliekamajā, ar nodokli neapliekamajā daļā. Tur mēbeles, remonti un tā tālāk. Un man vajag kaut kāds dokuments tam visam pretī droši vien. Tas nav neapliekamā. Tie ir tie izdevumi, kas ir tiesības atskaitīt no ieņēmumiem. Jā. Protams, ja būtu atbilstoši rēķini, čeki, kases kvīti un pārējie dokumenti, kas pilnīgi apliecina, ka tie izdevumi ir tieši saistīti ar šo saimniecisko darbību un adresēti tieši tai personai. Skaidrs. Labi, kādi vēl pārējie divi veidi? Jā, ir mazliet vienkāršākais režīms, tā ir mikro uzņēmuma nodokļa maksātāja režīms. Tāpat fiziskā persona jāreģistrējas EDS sistēmā, atzīmot saimniecisko darbības veicēja statusu un atzīmē tieši mikro uzņēmuma nodokļu maksātāja statusu. Ko tas dod? Tas, protams, nedod tiesības atskaitīt visas izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, par ko mēs tikko minējam. Bet tik vienkārši tā nodokļu rēķināšana, tikai skaitot visus ieņēmumos un reizinot 25% mikrouzņēmumu nodokļu, kas jāmaksā katru ceturksni. Man liekas, no administratīvas puses tas ir daudz vienkāršāk. Bet sanāk maksāt vairāk, jo neiet ārā mēbeles. Jā, neiet ārā mēbeles, amortizācija un pārējie. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tāpēc varbūt bija izdomāts vēl viens režīms, kas pilnīgi vienkāršs, kad fiziskai personai jāatzīmē EDS sistēmā paziņotu saimniecisko darbību, tā ir pēdējā rinda, un maksā tikai 10% no ieņēmumiem. Arī šai gadījumā nav tiesības atskaitīt izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokļu. Šeit ir 10% tikai. Jā, tikai 10%. Un runājot par nekustamā īpašumu nodokli, jā, ir tiesības atskaitīt viņu, bet arī jāskatās, ja dzīvoklis tik izmantots, tik izērēts, viena mēnesi no 12, tad jādala uz tev 12 reizinot uz vienu. Tad tikai to vienu mēnesi ir drīkst atskaitīt. Tāpēc tam arī jāseko. Labi, skaidrs. Tas ir attiecās uz fiziskām personām. Ja uzņēmums, cilvēkam piederošs uzņēmums to dara, kā tad ir? Uzņēmums jau veic saimniecisko darbību. Jā, viņam nav jāziņo, bet tad mēs nerunājam par tiem režīmiem, par ko mēs runājam iepriekš. Jā, tā ir standārtā komercdarbībā, kur tiek saistīts ar uzņēmumu ienākumu nodokli. Bet vēl ir viena situācija, kad nevis dzīvokļa izīrētājs, bet īrnieks, tas, kas ievācās varbūt gan fiziski, gan juridiski persona, vai ne? Vai šeit ir kādas būtiskas atšķirības, kas būtu jāņem vērā? Jā, mēs runājam par saimniecisko darbībā veicēju, kas ir reģistrēts vispārējā režīmā, tad tur nekādas būtiskas atšķirības nav, jo pat fiziska persona saimnieciskā darbības veicējs atbildīgs par atskaitēm, par nodokļiem un tā tālāk. Ja mēs runājam tieši par paziņotu saimniecisko darbību, par tiem 10%, tur ir būtiska atšķirība. Ja izērētājs ir fiziska persona, tad pati fiziska persona, kad paziņoja savu saimniecisko darbību, ir atbildīga par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu un nodokļu samaksu. Ja izērētājs, visdrīzāk iznomātājs, ir juridiska persona, tad juridiska persona ir atbildīga par paziņojumu iesniegšanu vīt un par nodokļu ieturēšanu un samaksāšanu. Okay. Labi, tad vēl viens liels jautājums man šķiet šajā jomā ir īstermiņa vai ilgtermiņa. Īre vai noma, kā tu teici, tur arī ir sava atšķirība, bet
Piemēram, ja es šad un tad portālā es izvietoju sludinājumu, ka es izīrēju dzīvokli Rīgas centrā, tas būtu viena situācija. Un otra situācija, ja es esmu Airbnb platformā reģistrējies un jau, 5 gadus pēc kārtas pie manis brauc cilvēki un paliek uz ilgāku laiku. Šajā gadījumā tas būtu īstermiņa, vai ne? Bet otrs stāsts būtu, ja es izīrēju uz 3 gadiem vienam cilvēkam. Jā, es saprotu. Bet abos gadījumus tā ir saimnieciskā darbībā. Jā. Starpība ir tāda, kā to nosaukt. Pieņemsim, ilgtermiņā, kad persona izērē dzīvokli. Jā, tā ir izērēšana uz ilgāku periodu, kad, pieņemsim, ja mēs runājam par tiem 10%, tiek paziņots tas līgums. Bet, pieņemsim, ja mēs runājam par to izērēšanu ar Airbnb, tad ir tāda atšķirība. Primārais ir tas, ka nevajag iesniegt, ja mēs tāpat runājam par tiem 10%, nav pienākuma iesniegt katru reizi līgumu vai paziņot par tiem dažādiem cilvēkiem. Nē, ir pienākums iesniegt līgumu ar Airbnb, kā ir tāda sadarbība. Jā, un šajā gadījumā mazliet mainās tā pilnīga koncepcija, jo dzīvoklis tika izērēts uz ilgāku periodu ārzemniekiem. Un tas varētu klasificēties kā viesu izmitināšana. Okay. Un kāpēc mēs to minējām, tas ietekmēs arī uz PVN nodokli. Tad, ja es līguma attiecībās ar Airbnb un paziņoju to, tad to varētu traktēt kā viesu izmitināšanu. Ja tiek dzīvoklis izmantots uz īsu periodu ārzemniekiem. Okay. Tad jā. Labi, tu pieminēji PVN, tātad kāda tur ir atšķirība tad vienā un otrā gadījumā, īstermiņa, ilgtermiņa? Jā, par PVN galvenais jāseko savam ieņēmumiem, jo ja ieņēmumi pārsniedz 50,000 eiro gadā, no janvāra līdz decembrim, tad veidosies pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam. Bet nodokļi būs jāmaksā tikai no tās pārsniegšanas daļas. Nebūs pienākumu maksāt no eiro līdz 50,000, tikai kas, ka tas slieksnis ir pārsniegts. Par ko vēl jādomā? Ja ir sadarbībā ar Airbnb un Booking, tad šajā gadījumā notiek pakalpojumu saņemšana no ārzemju uzņēmumiem. Un tas jau uzreiz dot pienākumu reģistrēt kā PVN maksātājiem. Tāpēc, Arī pirms 50,000, ja? Arī pirms 50,000. Tāpēc, ja persona plāno veikt tādu sadarbību vai izsludināt savu dzīvokli, tad par to jāpadomā pirms tam un uzreiz reģistrēties kā PVN nodokļu maksātājs. Kas mainījās no 1. jūlija? Ja? Jo parasti, ja tu esi PVN maksātājs, tev jāizstāda rēķins ar PVN. Tas ir galvenais pienākums. Un tev ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par visiem izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību. Bet jaunais režīms dod tādu iespēju, ka īpašais reģistrēšanas režīms dod iespēju izmantot PVN tikai ārpus Latvijas. Tātad fiziska persona, kas reģistrēta šajā īpašajā režīmā, ir pienākums tikai atskaitīties par darījumiem ar ārzemju uzņēmumiem, ar uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus Latvijas un kam nav Latvijas PVN maksātāja numurā. Un PVN numuru nav tiesības izmantot tieši Latvijā. Tas nozīmē, rēķinu var izstādīt bez PVN, jo tā kā numurā tāda nav. Un arī nav tiesības atskaitīt priekšnodokli. Tas vienkāršo visas darbības, jo personai nav jāsniedz deklarācijas, atskaitīties par saviem ienākumiem un izdevumiem, tikai par tiem darījumiem, pieņemsim, ja tas būtu tikai Airbnb, tikai par darījumu ar
Airbnb, iesniedzot paziņojumu par maksājumu nodokli. Un tas arī viss. Jā, mēs runājam par īri, kas arī svarīgi, ka īri pati neapliekas ar PVN nodoklī. Pieņemsim, ja cilvēks nodot īri uz gadu citai personai, tad neskatoties uz to, ka viņš ir reģistrēts PVN maksātājs un pieņemsim viņu ienākumu jau pārsniedz 50,000, viņš ir reģistrēts, bet rēķinu viņš izstāda bez PVN. Tas nozīmē, viņš var arī neizstādīt rēķinu, jo PVN neapliekās. Jā, ja tiek iznomāts tas dzīvoklis, par ko mēs iepriekš runājām, ja tas dzīvoklis kļūst par biroju, vai tur cita persona reģistrē savu saimniecisko darbību, tad ir pienākums, ja persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs, tad izstāda rēķinu ar PVN 21%. Ja? Okay, tas tā būtiska atšķirība, jā. Bet saka, kā ir tad, ja es tagad esmu tajā Airbnb platformā un, teiksim, vienu dzīvokli Rīgā un vienu Liepājā izīrēju jau kādu laiku, nekur neko neesmu reģistrējis, nevienam neko neesmu maksājis. Kas man draud? Kas draud? Vispirms, sakot, ja nemaldos ar iepriekšējo gadu, arī tādām platformām ir pienākums atskaitīties par visām reģistrētām fiziskām personām, kā veic saimniecisko darbību. Tas nozīmē, jebkura gadījumā informācija par personu, kuru veic saimniecisko darbību, tāda platformā tik nonākts līdz valsts ieņēmuma dienestam. Okay. Tad visdrīzāk tas varētu beigties ar to, ka viņš var paziņot, ka viņi ir informēti par veikto saimniecisko darbību ar lūgumu reģistrēties, kā saimnieciskā darbības veicies vai paziņot par saimniecisko darbību un samaksāt nodokļus. Jā, droši vien jāatcerās šeit arī tas, ka šī ir diezgan tāda publiska uzņēmējdarbība, jo tu jau visu laiku publicē sludinājumus un tā tālāk. Tas nav tā, ka klusiņām kaut ko dara un neviens neko nezina. Labi, ir vēl viens nodoklis, kas mums noteikti jāpiemina saistībā ar mūsu šodienas tēmu. Tas ir nekustamā īpašuma nodoklis. Varbūt tu vari pakomentēt, vai ir kaut kādi īpaši šeit nosacījumi, režīmi, kaut kādas izmaiņas? Jā, ir, kāpēc mēs sākam mūsu sarunu ar īri un nomu, jo tas ir būtiski arī nekustamā īpašuma nodoklī. Ja mēs runājam par īri, tad parasti, notiek ar dzīvokli notiek tieši izērēšanā, tad nekustamā īpašuma nodoklis svārstas no 0,2 līdz 0,6% no kadastra vērtības, atkarīgi, kāda tā ir tā kadastra vērtība. Bet, ja notiek iznomāšanā, vai tā dzīvokļi ir reģistrēti saimnieciskā darbībā, tad šis nodoklis ir krietni lielāk, tas ir 1,5% no kadastra vērtības. Tāpēc, protams, es domāju, iznomāšana notiek retāk, visdrīzāk, jo parasti dzīvokļi tiek izrētas citiem ģimenēm, personām, lai dzīvotu tajā dzīvoklī. Tāpēc tas īpaši neietekmē uz nekustamā īpašuma nodokli. Bet par ko ir jāpadomā? Ja pieņemsim, tā fiziskā persona reģistrē savu saimniecisko darbību tajā paša dzīvokļa, tas nozīmē atskaitā visus izdevumus, tas arī uzreiz ietekmēs uz nekustamā īpašuma nodokli. Tad uzreiz tā procentu likme mainās uz 1,5. Tāpēc reģistrētos jāpadomā, kādu režīmu izvēlēties, ko jūs plānojat darīt ar šo dzīvokli, kādiem mērķiem tiek izmantots. Ir skaidrs, ka mēs šodien pieminējam 3 nodokļus dažādas, nekustamā īpašuma nodokli, PVN un ienākuma nodokli, kas tā vai citādi ir saistīti ar dzīvokļu izīrēšanu, saimnieciskās darbības veidā, teiksim tā. Un es zinu, ka visas šīs situācijas attiecībā uz šiem 3 nodokļiem, ilgtermiņa, īstermiņa, fiziski personu uzņēmums, tās viss ir apkopotas vienā tabulā, un tās mēs šo tabulu mēs varam LX mājaslapā redzēt un to visu, teiksim, varbūt vienkops saprast un ņemot vērā to, ko tad mēs grasamies ar to īpašumu darīt, vai ne?
Jā, tātad šajā tabulā cilvēki varēs salīdzināt dažādas nodokļu režīmus un prasības, bet, ja tev vajadzētu tā ļoti īsu kopsavilkumu pateikt, kas tad ir galvenais, kas nekustamā īpašuma izīrētājiem vai rantjē ir jāņem vērā, pirms viņš to sāk darīt vai viņa? Protams, ir svarīgi padomāt par saimniecisko darbības veikšanu, tiem 3 režīmiem, kāda tika visvairāk ir izdevīgāk un vienkāršāk tai personai. Protams, man liekas, es ieteiktu tos 10%, jo tas ir tiešām vienkārši, un tas nodokļu sloks nav tik liels. Jā, un, protams, jādomā par reģistrēšanu PVN maksātāju reģistrā. Protams, ja tas jo jāseko līdzi saviem ienākumiem, jā, tiem 50 000. Un arī, ja tiek plānots, kā dzīvoklis būs publicēts Bookingā vai Airbnb, tad būs uzreiz pienākums reģistrēties PVN maksātāja režīmā vai jaunajā īpaša PVN režīmā. Lieliski! Liels paldies, Madlēne, tev par skaidrojumu. Un mēs droši vien varam novēlēt visiem esošiem un topošiem rantjē daudz īrnieku. Paldies! Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.